Sveiki atkal visiem! Te es Rinalds. Un, ja iepriekšējā mana prezentācija dienas pirmajā pusē bija par to, kā tīri tehniski izveidot, teiksim, savu pirmo mājaslapu, kā viņu sagatavot affiliate marketingam, kā nopirkt domēnu, kā domēnu pieslēgt pie hostinga, kā uzstādīt pašu WordPress, teiksim, sistēmas, tā, kā dizainu pielāgot, kā domāt par satura koncepciju, un kā pieslēgt Google Analytics un ko svarīgi Google Analytics tieši uzstādīt priekš affiliate projektiem. Tad šajā prezentācijā es pavisam vienkārši un salīdzinoši īsi jums parādīšu pāris partneru mārketinga projektu piemērus, reālus piemērus, kas reāli darbojas un kas reāli pelna naudu. Daži no tiem būs vairāk veiksmīgi, daži no tiem būs mazāk veiksmīgi, citos vienkārši būs kaut kāda interesantā feature, kurai pieminēšanas vērta, un man šīs prezentācijas mērķis ir vienkārši tiem, kas vēl tikai tagad sāk un kam ir pavisam maza nojausma vēl par partneru mārketingu, parādīt, kādas izskatās partneru mārketinga lapas, kā tās funkcionē, uz ko būtu tajās jāpievērš uzmanību, un tas uzreiz liek jums aizdomāties par to, kā jūs paši varētu kaut ko līdzīgu izveidot kādā, teiksim, no nišām, kuras es parādīšu, vai varbūt kādā citā nišā. Un tad nu sāksim. Tātad pāris praktiski partneru projektu piemēri un paraugi. Sāksim ar pirmo. Šis jau ir diezgan labi visai Latvijai, tā teikt, parādīts. Visiem interesētiem partneriem šis parādīts. Mēs vairāk kārt esam stāstījuši case studijus par Kompāro LV. Ar Kompāro LV mēs, teiksim, savā ziņā noteikti palīdzējām aizsākt visu šo sniega bumbu kādu pusotru gadu atpakaļ ātro kredītu nišā, kad mēs to parādījām kā case studiju. Un daudzi partneri no tā smēlās iedvesmu savā ziņā kopēja, mēģināja izveidot kaut ko līdzīgu un tādā veidā attīstīja daudz un dažādus ātro kredītu nišas partneru mārketinga projektus, ar kuriem ļoti labi nopelnīja un joprojām ļoti labi turpina pelnīt. Un tad tagad par Kompāro nedaudz vairāk un par pārējiem, teiksim, citu partneru projektiem, gan ātro kredītu nišā, gan citās nišās. Es pastāstīšu, pāanalizēšu, pateikšu, kas man patīk, uz ko, teiksim, būtu jāvērš uzmanību, uz ko varbūt nē. Un tad nu sākam. Tad pirmais īsts ievads par to, tad, kā notiek šis process. Pirmkārt, tātad mums visa pamatā ir Google. Un Aigars jau stāstīja par apmeklētāju piesaistīšanas metodēm, un tur Google noteikti bija ļoti liels šis stūrakmenis tam visam. Un tāpēc viss sākas ar Google. Apmeklētājs, piemēram, meklē, viņam nepieciešamība pēc naudas, un viņš meklē kredīts ar sliktu kredītu vēsturi. Viņam, teiksim, nav naudas, ir slikta kredīta vēsture, bet nauda ir nepieciešama un naudu vajag aizņemties. Un tad tiek meklēt dažādi atslēgas vārdi. Google, piemēram, viens no tiem kredīts ar sliktu kredītu vēsturi. Mēs redzam daudz un dažādus rezultātus, un šis ir tas, kas ir radies, var teikt, pēdējā pusotra, pēdējo 2 gadu laikā, kad daudzi partneri izveidojuši savus resursus, norankojušies ļoti labās pozīcijās gan organiskajos rezultātos, gan maksas rezultātos, kas ir Google AdWords šeit augšā un gar malu redzamie. Un tas savā ziņā pat arī mūsu Kompāro LV case'am rada savā ziņā problēmas konkurēt, jo daudzi no jums to dara ļoti veiksmīgi un ir ļoti labi apguvuši. Bet, teiksim, pieņemsim tā, kad apmeklētājs meklē kredīts ar sliktu kredītu vēsturi, viņš izskata visus šos, teiksim, viņš apskata visus šos rezultātus un noklikšana, piemēram, kredīts ar sliktu kredītu vēsturi uz labajā pusē šeit uz Kompāro LV maksas rezultāti. Un viņš nonāk Kompāro LV lapā. Tas, ko viņš šeit redz, ir ātro kredītu salīdzinājums. Tikpat labi tā varēja, ja tā būtu lapa kādā citā nišā, tas varētu būt autoskolas salīdzinājums, varbūt tas varētu būt smaržu vai internetveikala salīdzinājums, jebkas. Bet šajā gadījumā tas cilvēks, potenciālais klients interesējās par kredītiem, meklēja kredītu ar sliktu kredītu vēsturi,
ieguva šos Google rezultātus, nonāca Comparo, un te viņš redz šo ātro kredītu salīdzinājumu. Viņš izvērtē savas iespējas, apskatās to, kas viņam interesē, un nospiež pogu saņemt naudu. Bet Comparo kredītus neizsniedz. Tāpēc zem šīm pogām ir vienkārši partneru saites, tās pašas saites, ko jūs varat iegūt, kad jūs reģistrējaties partneru programmās. Un tas nodrošina to, ka šis apmeklētājs dodas tālāk uz jau reklāmdevēja mājaslapu, bet uzskaitas sistēma viņa uzskaita tā, ka Comparo piesaistīja šo potenciālu apmeklētāju. Un tajā mirklī, kad apmeklētājs, piemēram, nospiežot pie Vivus LV pogas saņemt naudu, nonāk Vivus LV lapā un aizņemās kredītu, Comparo LV par to nopelna komisiju. Un tas ir pašā pamatā, kā strādā affiliate marketings un kā strādā šie projekti. Un tagad nedaudz vairāk pāanalizēsim, teiksim, Comparo LV tīri no tāda dizainiskā un konceptuālā viedokļa. Pirmkārt, kas ir svarīgi, kā es arī minēju savā iepriekšējā prezentācijā, kad centieties lapas augšējo daļu, jeb header daļu, ieturēt pēc iespējas šaurāku, pēc iespējas tā, lai tā aizņem maz vietas, vai arī, ja gadījumā, ja tā aizņem daudz vietas, tad lai tajā ir vērtīga informācija, lai tur ir tas, ko meklē apmeklētājs, lai apmeklētājs jau var nospiest tālāk uz kādas no jūsu partneru saitēm, tas ir respektīvi kāda linka vai pogas vai bannera un nonāk tālāk jau tajā reklāmdevēja lapā. Tātad svarīgi ir neizniekot lapas augšdaļu, jeb to redzamo daļu, ko apmeklētājs pirmais redzēs ienākot jūsu lapā, nepaskrūlējot uz leju. Un Comparo LV tas ir diezgan veiksmīgi, mums ir salīdzinoši maza lapas augšējā header daļa, kurā ir logo, informācija no Twittera un pāris sociālās ikonas pogas. Un šim header daļai vairāk tas mērķis ir radīt tādu kā uzticamības efektu un tādu kā to, ka dati ir jauni. Un to nodrošina tas, ka regulāri ir jauni tvīti, kas automātiski parādās šeit tajā augšējā lodziņā, un blakus ir sociālās pogas, kas, teiksim, arī rada mājaslapī vairāk tādu uzticamības efektu. Un, protams, jo jums būs vairāk laiku, jo jums būs vairāk tvītu un jo jūs vairāk būsiet ieteikti, tas apmeklētājiem noteikti nospēlēs uz to, ka viņš vairāk ticēs jums. Protams, te arī jāskatās ir uz to, ja jūs kaut kādā veidā mākslīgi šo uzaudzējat un cipari atkal ir ļoti, ļoti lieli, kas liekas neticami, tad varbūt tieši notiek pretējais, ka tā uzticamība pilnībā zūd. Pēc tam mums seko vienkārši navigācija. Navigācijā ir, var teikt, iekļauti galvenie atslēgas vārdi, galvenās sadaļas, tie ir ātrie kredīti un patēriņa kredīti. Un tas ir pats svarīgākais šeit. Un tepat ir iespēja arī parakstīties e-pasta jaunumiem. Tālāk seko jau pati galvenā daļa, kas ir tas pats saturs un kas ir pati šī salīdzināšanas tabula, kas ir primārais. Pirms tabulas ir neliels ievads ar tekstu. Tas ir gan lai tas patiktu Google, un arī pašam apmeklētājam, teiksim, šis teksts plus šī bilde blakus ar komentāru rada vēl tādu kā papildus uzticamības efektu, rada to, ka mājaslapa ir dzīva, ka tas nav kaut kas galīgi kreisais vai krāpniecisks. Šī respektīvi lapas augšējā daļa, lai arī viņa ir pietiekami šaura, viņa tomēr rada tādu kā uzticamības efektu. Un tad tabulā mums ir vairākas lietas. Ļoti labi ir tabulā mēģināt izmantot kaut kādus vizuālus, savā veidā vizuālus datus. Par to es domāju, piemēram, ikonas, kaut kādas zvaigznītes un tam līdzīgi, jo tas uzreiz to visu padara tādu dzīvīgāku, dinamiskāku un vieglāku uztveramu. Un reitings noteikti tas ir svarīgs, jo tas uzreiz spēlē tīri psiholoģiski. Un apmeklētājs redz, ok, reitings labi novērtējumi, tātad šis ir ok. Ļoti ieteicams, lai ja jūs taisat šādu reitingu, lai tas nebūtu ne tikai jūsu manuāli ievadītais reitings, kā jūs, piemēram, to esat izvērtējuši,
bet arī, lai apmeklētājs pats to var iespaidot un vērtēt. Tas vēl papildus dos šim uzticamības efektam klāt. Un tad ir pavisam vienkārši svarīgākie dati, kas katrā nišā var variēt, un jūs ar to varat eksperimentēt. Un, protams, pats svarīgākais beigās ir poga saņemt naudu. Un tas ir tas, kur slēpjas jūsu affiliate linki apakšā. Vēl ko es jums varu pastāstīt tieši par šo skatu, kad zem logo, kas ir kreisajā pusē, un zem pogām, kas ir labajā pusē, saņemt naudu pogām, ir paslēpti šie Google Analytics eventi, par ko es arī minēju jau iepriekšējā prezentācijā. Tad, respektīvi, ja jūs nospiežat uz SMS kredīta logo, piemēram, vai jūs tās pašas pogas otrā pusē saņemt naudu, tad pirmkārt zem tām slēpjas šī partneru saite, kas aizvedīs apmeklētāju uz SMS kredīta mājaslapu un uzskaitīs to, kā jūs piesaistītu apmeklētāju, šajā gadījumā kā Kompāro piesaistītu apmeklētāju. Un plus vēl tas pados uz Google Analytics datus, kad ir bijis šis klikšķis uz kādu no affiliate linkiem. Tāda papildus statistika ļoti svarīga, ko mēs iegūstam. Un šajā gadījumā mēs vēl varam atsevišķi analizēt, vai klikšķis ir bijis tieši uz logo vai tieši uz pogas. Un tā ir interesanta statistika, tad, kad mēs uzlabojam savu mājaslapu, kad mēs optimizējam to, mēs varam pāanalizēt, kur cilvēki vairāk spiež, kur vairāk skatās, kur varbūt vairāk kaut ko vajadzētu izcelt vai pamainīt vietā. Nākamais ir šī paša Kompāro LV, ir atsevišķās kredītu apraksta daļas, jeb saucamā review daļa. Tabula noteikti strādā, mēs esam novērojuši to, ka tabula strādā ļoti efektīvi, visefektīvāk no visiem šiem materiāliem, kas, teiksim, šādā lapā ir iekļauti. Bet būs apmeklētāji, kam interesēs tomēr uzzināt vairāk, un viņi spiedīs, kā mēs redzam, zem šīm pogām ir vairāk. Viņi gribēs uzzināt vairāk, spiedīs uz tām pogām, un te jau viņi nonāks šajās atsevišķajās lapās, kur par katru kredītu tad, teiksim, ir šis izklāsts. Tas ir datu apkopojums, kaut kādi galvenie kritēriji, viedoklis, iespēja veikt vērtējumu un tā tālāk. Šīs lapas strādā uz to, lai teiksim, atkal audzētu šo uzticamību, lai pārliecinātu potenciālos klientus. Un tajā pašā laikā šīs lapas iespējams arī optimizēt priekš Google un uz viņām arī pat taisno sūtīt apmeklētāju plūsmu dažādos eksperimenta testa nolūkos. Un tā ļoti būtiskā sadaļa, protams, ir blogs. Un bloga galvenais mērķis ir SEO. Tātad piesaistīt šo apmeklētāju plūsmu no Google. Un blogā tiek regulāri ievietots jauns saturs. Šis saturs indeksējas Google. Un meklējot dažādus atslēgas vārdus, ne visi meklē vienkārši bezmaksas kredīts vai kredīts ar sliktu kredītu vēsturi. Bieži vien tiek meklēti tādi long tail atslēgas vārdi, kas ir garāki, vairāku vārdu salikumi, kas nu kuram apmeklētājiem ienāk prātā. Tad viņi bieži uzdarās šiem rakstiem. Un, kad viņi nonāk šajos rakstos, viņiem tālāk jau ir iespēja, teiksim, izlasīt šo rakstu, bet uzreiz turpat tūmā ļoti labi pamanām jau ir, teiksim, ieteiktie top ātrie kredīti. Un tas ir tas, kā mēs apstrādājam šo apmeklētāju plūsmu, kas ienāk pa taisno no Google uz kaut kādiem konkrētiem rakstiem. Visur ir izvietoti šie affiliate linki, un tātad, ja šis apmeklētājs atrod sev vēlamo informāciju tajā rakstā un viņu ieinteresē, teiksim, šī kredīta aizņēmums, tad viņam uzreiz turpat blakus ir iespēja noklikšķināt un nonāk reklāmdevēja lapā un šo kredītu saņem. Un tad pēdējais, kas vēl Kompāro ir uztaisīts atsevišķs frontpage, kur ir tā kā tāds īsais apkopojums, kaut kādi, teiksim, piedāvājumi reizēm, tur ir jaunākās ziņas no bloga, bet šī lapa ir vairāk tā kā, nevis tā, kur tiek tā lielā nauda ģenerēta, bet lai būtu tā kā sākuma lapa, lai tam apmeklētājiem ir tā kā vairāk, kur pastaigāt, lai vairāk tad mājaslapas pamatīguma sajūta viņam rodas. Un tagad parunāsim par vēl vienu piemēru, kas ir Kreditpro.
Šis ir ļoti spēcīgs partneris, personīgi man pazīstams, un nesen viņš ieviesa ļoti interesantu lietu, kas man liekas ir pieminēšanas vērta, ko es nebiju vēl pamanījis nevienā citā no ātro kredītu afiliētu projektiem. Tātad šādi izskatās šī lapa, pavisam vienkārša. Patiesībā divas lietas, ko es par šo lapu gribēju minēt. Ir viena tāda interesanta lieta, ko mēs esam novērojuši, ka šajās ātro kredītu salīdzināšanas tabulās nevienmēr tik lielu nozīmi spēlē tas, kurā pozīcijā atrodas šis reklāmdevējs. Ja jums ir tabula, teiksim, piemēram, kādiem 6 labākajiem kredītiem, ko jūs esat izlasījuši pēc pāris kritērijiem un piedāvājat savam apmeklētājam, tad apmeklētājs šādu tabulu ar pāris kredītiem diezgan viegli pārredz, teiksim, tā kā vienā skatījumā, un tādā situācijā tas, teiksim, tā no tāda kā psiholoģiskā viedokļa, no reklāmas psiholoģijas viedokļa, tik daudz vairs nespēlē lomu, kurā pozīcijā atrodas šis konkrētais kredīts. Tāds ir mūsu novērojums tieši ar tām īsajām tabulām. Un tāpēc šajā projektā ļoti veiksmīgi ir realizēts tas, ka, protams, partneri vēlas nopelnīt, teiksim, vairāk, un viņi zina, kuras kampaņas viņiem veicas labāk, un ar tām kampaņām viņi grib strādāt vairāk, un tad ir kaut kādā veidā jāmēģina, protams, izcelt to. Un te ļoti veiksmīgs risinājums ir tas, ka augšā ir šādā veidā izcelti, teiksim, trīs kredītiestādes, kas piedāvā kaut ko, teiksim, kaut kādu konkrētu to kritēriju, piemēram, bezdarba vietas, vai labākais piedāvājums, vai zemākie procenti. Un vienkārši ir uzreiz apakšā ievietotas jau affiliate saites, teiksim, logo un poga, lai tu nonāktu pie šī reklāmdevēja, pie šī kredīta iestādes un veiktu šo kredīta pieteikumu. Un šādā veidā izceltie piedāvājumi ļoti labi strādā un ir redzama ļoti laba atdeve. Tā kā ja kādreiz ir tabula un ir kaut ko nepieciešams ļoti izcelt, un ja ir sajūta, ka tabulā vienkārši mainot vietām vai tabulā kaut kā to izceļot, to neizdodas, teiksim, izcelt, piesaistīt lielāku apmeklētāju uzmanību tam, tad ir vērts padomāt par šādu risinājumu, ka tas tiek izcelts vienkārši ārā. Un tad šis otrais risinājums ir, te noteikti varētu vairāk piestrādāt, tīri no tāda tehniskā viedokļa, bet šī ir ļoti interesanta tāda kā feature, ka ja jūs mēģināt aizvērt šo lapu, uzreiz izliet šis pop-up loks. Un mēs paši esam novērojuši, ka mēs internetā bieži vien staigājam pa dažādiem resursiem, un kad izdedz šādi pop-up logi, reizēm viņi ir kaitinoši, bet reizēm tiešām viņos ir kāda vērtīga informācija, kas jums liek padomāt, varbūt nedoties prom un tomēr atgriezties, ja tiek kaut kas papildus piedāvāts. Un te ļoti veiksmīgi ir nostrādāts tas, ka tajā mirklī, ka jūs mēģināt aizvērt šo mājaslapu, izlec pop-ups, hei, pirms dodies prom, varbūt vēlies iepazīties ar speciāliem piedāvājumiem, kas sagatavot tieši tev, paliec lapā un mēs tev parādīsim labākos piedāvājumus. Un ja jūs nospiežat leave, stay on this page, tad jūs nonākat jau citā lapā, kur ir paldies, ka uzkavējies, un, teiksim, piedāvāti 2 tādi aktuālākie piedāvājumi ar nelielu aprakstu, kāpēc, un nav pogu saņemt naudu. Un ļoti interesanti ir tas, ka šis ļoti labi strādā. Un, teiksim, statistikas dati ir tādi, ka vairāk kā 1500 apmeklētāji šim partnerim pagājušajā mēnesī tādā veidā palika šajā lapā, uzturējās, tāpēc tieši šī pop-up lodziņa dēļ vairāk kā 1500 apmeklētāji. Un tie nebija tādi vienkārši, kas palika tāpēc, jo viņi īsti neuztvēra šo pop-upu, un tāpēc viņi nospieda palikt šajā lapā un pēc tam tāpat aizvēra ciet, bet tiešām tādi, kas palika, uzkavējās un izdarīja to darbību, nospieda uz partneru saites. Un tāda man ir informācija, ka 30% no šiem 1500 apmeklētājiem, kas palika šajā lapā, tomēr izlēma par kādu konkrētu kredīta ņemšanu vai izrādīja papildus interesi par to un nospieduši šīs partneru saites un nonāca pie konkrētās kredīta iestādes mājaslapā. Tā kā ir vienmēr vērts padomāt par šādiem papildus risinājumiem, par nelieliem knifiņiem, kā apmeklētāju noturēt savā mājaslapā, kā viņam likt atgriezties.
un kā izcelt kaut kādu konkrētu informāciju, ko jūs tieši vēlaties izcelt. Tad parunāsim vēl arī par citām nišām. Tad, piemēram, hostinga nišā ir tāds hostings Latvija LV. Un vienkārši šis piemērs tāpēc, lai jūs arī padomātu par to, ka ir iespējams, mēs ļoti daudz runājam par ātro kredītu nišu, un mēs runājam tāpēc, jo tā ir ļoti ienesīga, bet ir ļoti arī daudz citas nišas, kur jūs varat strādāt. Piemēram, tie paši hostingi. Latvijā varbūt nedaudz tas sarežģītāk, jo mums tas tirgus nav tik liels, bet tāpat, ja jūs labi nooptimizējaties, ir iespēja nopelnīt arī komisijas šeit. Un ar hostingiem ir ļoti, ļoti veiksmīgs šis koncepts, pilnīgi tāpat kā ar ātriem kredītiem, tieši salīdzināšana. Jo ir tik daudz parametri, ko salīdzināt, un bieži tam potenciālajiem hostinga ņēmējiem ir grūti izvēlēties. Un, ja mēs domājam no šāda viedokļa, ja mēs sagatavojam tiešām kvalitatīvu salīdzinājumu, tad mēs esam radījuši pievienoto vērtību. Tiešām tas, ka mēs nevis vienkārši no reklāmdevēja mēģinam kaut kādā veidā paturēt šo komisiju, iestratināt, teiksim, kaut kur savu to partneru saiti pa vidu, bet ja mēs izveidojam kvalitatīvu salīdzinājumu, tad jau mēs esam tiešām radījuši pievienoto vērtību, lai sniegtu informāciju šim potenciālajiem klientam, lai palīdzētu viņam veikt izvēli. Kā redzam, te ir viena Latvijas kampaņa, un ir arī ļoti daudz citas ārzemju kampaņas. Protams, zem tām visām ir affiliate linki, un tādā veidā šis partneris var nopelnīt komisijas. Ja kāds meklē kaut ko saistībā ar hostingiem, uzdurās šai mājaslapai, izdara savu izvēli pēc tam, kad ir, teiksim, veikta šī parametru salīdzināšana, un partneris par to nopelna komisiju. Tas, ko es, teiksim, šajā projektā varbūt darītu savādāk nedaudz, noteikti tās pogas apakšā pieteikties izcelt vairāk, uztaisīt citā krāsā. Vispār ļoti laba prakse ir CTA pogas, jeb call to action pogas, šīs pogas, kas aicina apmeklētājus kādu rīcību, ieturēt citā tonī, citā krāsā nekā jums ir mājaslapa. Ja jums ir zila mājaslapa, taisiet CTA pogas zaļas. Ja jums ir zaļa mājaslapa, zaļas CTA pogas visticamāk tur pazudīs. Tāpēc taisiet sarkanas, oranžas vai vēl kādā citā krāsā. Un tas ir svarīgi. Call to action pogām ļoti labi jāizceļās, ļoti viegli jābūt pamanāmām, ir jābūt skaidrs apmeklētājiem, kas notiks, ka viņš nospiedīs uz šīs pogas, tā nevar būt maldinoša. Un tad, kad viņš nospiež, tad poga ir jāizved uz turieni viņu tieši, kur viņš tajā mirklī vēlas, lai viņu aizved, respektīvi. Tas ir, ja šeit ir poga pieteikties, tad noteikti un mēs spiežam zem serveris LV piedāvājumu, tad tas noteikti ir jāizved uz serveris LV mājaslapu. Un ļoti ieteicams jau tas aizved tieši uz pieteikumu formu. Nevajadzētu nekad krāpties, darīt maldinoši, piemēram, kad visas pogas ved uz vienu affiliate linku, vai tam līdzīgi tādā veidā jūs zaudēsiet šo apmeklētāju uzticamību. Un tāpat, ja es būšu, teiksim, izvēlējies, ka es vēlos serveris LV hostingu un es spiežu uz pogas pieteikties, bet es tieku visu laiku pārdresēts uz, piemēram, Bluehost, tad beigās es vienkārši atradīšu citu veidu, kā ieiet serveris LV mājaslapā pa taisno un iegādāšos šo hostingu un jūs par to nesaņemsiet komisiju vispār. Tā kā ir vērts vienmēr par to padomāt. Un tad arī lūdzu šāds piemērs no ārzemēm tieši Top 10 Best Website Hosting.com. Un kādēļ es vēlējos parādīt šo piemēru? Tāpēc, jo šī pati mājaslapa par sevi ir ļoti dizaina ziņā tāda vecmodīga, vienkārša un nekā tāda pārāk moderna, nekā tāda pārāk sarežģīta te nav. Bet joprojām tāpat šī lapa parādās labās Google pozīcijās. Un pilnīgi noteikti šīs lapas īpašnieks joprojām ļoti labi nopelna. Un es šo lapu rādu ar tādu mērķi, lai jūs saprastu, ka nevienmēr dizains nospēlē to, izsmalcināts dizains nospēlē to galveno lomu. Jo, ja jums būtu jāizvēlās iespēja veidot ļoti sarežģītu mājaslapu, ļoti modernu dizainu un pavadīt tajā vairākus mēnešus, un tad tikai viņu publicēt, un tad mēģināt ar to nopelnīt, vai jūs varat izveidot pavisam vienkāršu dizainu, palaist
un uzreiz sākt analizēt, sekot līdzi, un tad sākt pelnīt, tad noteikti es jums izvēlētu, un tad uzreiz sākt pelnīt, tad es pilnīgi noteikti jums ieteiktu izvēlēties šo pirmo variantu, kur jūs sākat ar vienkāršāku dizainu, iekustināt to ātrāk, aptaustat šo, teiksim, konkrēto nišu, paskatieties, kas kā strādā, iegūstat datus. Svarīgi noteikti pašā sākumā uzreiz uzstādīt kādu Google Analytics rīku, lai jums ir uzreiz dati, ko jūs varat analizēt. Noteikti nekad nevajag aizrauties ar pārāk sarežģītiem dizainiem. Un es ļoti daudz piemērus redzējis arī tepat ar vietējiem partneriem, kur tādi, neteiksim vājas kvalitātes dizaini, bet tādi ļoti vidēji dizaini, ļoti vidvējas lapas no tehniskā un dizainiskā viedokļa tāpat pelna komisijas, tāpēc, jo vienkārši ir informācija pasniegta skaidrā veidā, kaut arī varbūt tas nav tik forši noformēts, bet ir ļoti skaidri pasniegta informācija, nav maldinošu datu, un ir ļoti labi veiksmīgi nostrādājis partneris pie apmeklētāju plūsmas piesaistīšanas. Un šādiem resursiem vienmēr pastāv tā iespēja šo dizainu pēc tam uzlaboti, lai palielinātu gan uzticamību, gan lai vienkārši palielinātu click-through rate un attiecīgi arī nopelnītu vairāk. Bet pirmais noteikti vienmēr sāciet strādāt ar kaut ko, leciet iekšā un mēģiniet kaut ko izdarīt un iekustināt. Un, lūk, šis ir ļoti labs piemērs, tāpēc, ka dizains ir salīdzinoši vienkārši, bet savā ziņā vecmodīgs, bet ir ļoti skaidri tabulā parādīts hostingu salīdzinājums un lapa darbojas, lapā ir labas pozīcijas un viss notiek. Tad vēl interneta veikali. Piemēram, iveikali LV, arī affiliate partnermarketinga projekts. Un pirmā lieta, kas iekrīt acīs un kas ir ļoti labi, ir tīpaši šāda veida projektam, ka tiek vākta e-pasta mārketinga liste. Noteikti šis pop-ups, ko mēs redzam, kas izlicis ārā pieraksties interneta veikala jaunumiem, lai pirmais uzzinātu par jauniem internetu veikaliem, konkursiem, lieliskām atlaidēm, noteikti viņš varētu būt agresīvāks ar kādu bildi, ar izteiktāku CTA pogu. Un, teiksim, ir jāmēģina vienmēr apmeklētājiem iedot kaut kādu, teiksim, burkānu, kas viņu, teiksim, ieinteresētu atstāt šo savu e-pasta adresi. Un Te, piemēram, šis jau ir diezgan labi noformēts, kad tas tiek pasniegts tādā veidā, ja tu iereģistrēsies šajā e-pasta listē, tad tu pirmais uzzināsi par jauniem internetu veikaliem, dažādiem konkursiem un svarīgākais jau lieliskām atlaidēm. Šo vienīgais vajadzētu agresīvāk nedaudz promotēt, un tas būtu ļoti labi. Un e-pasta lista šajā nišā ir ļoti spēcīga, jo tiešām vidējais patērētājs ir kā traks uz atlaidēm pērk, tad, kad ir atlaides, to jau mums ļoti labi pierāda dažādi arī kuponu saiti. Un tāpēc šādā gadījumā, ja ir savākta iespējīga e-pasta liste, un ja jūs esat kā partneris, teiksim, vairākās partnerprogrammās, kas ir saistītas ar tieši ar kaut kādām ar preču pārdošanu, kā smaržas, apģērbi, elektrotehnika un dāvanas un tam līdzīgi, tad jūs šo listi, protams, ļoti veiksmīgi varat izmantot tad, kad šiem konkrētiem veikaliem ir kaut kādas akcijas. Un daža, teiksim, spiediena attālumā jūs atkal varat uzrunāt varbūt 1000, 2000, 3000 cilvēku, kas jau reiz ir interesējušies par atlaidēm, un ir diezgan liela iespēja, ka kāds no viņiem kaut ko nopirks, pat vairāki nopirks, iespējams ļoti daudzi nopirks, un jūs no tā nopelnīsiet komisiju. Un tad vēl kas šajā projektā tiek darīts, tad vispār tiek salīdzināti vairāki, teiksim, aprakstīti vairāki internetu veikali, tiek rakstīti raksti par dažādām, teiksim, par dažādām konkrētām lietām, kā piemēram par smaržām. Un te var redzēt, ka partneris mēģinājis nooptimizēties atslēgas vārdu lētas smaržas internetā. Un šī ir ļoti laba ideja, jo, ja jūs veidojat šāda tipa projektu, tad ļoti svarīgi jums būs uz kaut kādiem atslēgas vārdiem papētīt ar Google AdWords keyword tooli atslēgas vārdus un mēģināt savu lapu nooptimizēt tieši uz tādiem atslēgas vārdiem, kur ir jūtams tas, ka apmeklētājs jau vēlas pirkt. Jo, ja kāds vienkārši meklē smaržas, tad tas ir tāds ļoti plašs jēdziens. Bet, ja kāds meklē lētas smaržas internetā, tad te jau ir tā sajūta, ka ir vēlme pa lēto
nopirkt šīs smaržas internetā. Un ja jūs varat būt priekšā un parādīt, kur tad tiešām lētāk nopirkt, un zem tā ir jūsu partneru saite, jūs ar to nopelnat. Te arī noteikti šis varētu būt daudz agresīvāk promotēts. Te varētu būt jau uzreiz saliktas vairākas, teiksim, smaržu paciņas ar pogu apakšā pirkt un tam līdzīgi. Bet idejiski virziens ir ļoti ok, un noteikti strādājot ar šāda tipa, šajā nišā, to ir vērts ņemt vērā. Un tad, un šeit ir vienkārši parādīts, ka šim projektam arī ir vairākas sadaļas. Ja mēs atgriežamies pirmo lapu, tad mēs redzam dāvanas, gadžeti, mūzika, rotaļlietas, smaržas, sports. Starp citu, dāvanas vienmēr ir tāds licies ļoti laba niša, kurā ir iespējams partneriem strādāt, tāpēc, jo ja kāds meklē dāvanas, tas nozīmē, ka dāvana var būt jebkās tiešām, tās var būt smaržas, tas var būt kāds elektroniskais gadžets, tas var būt iPods, tas var būt tiešām ļoti, ļoti daudz kas. Un ja jūs izveidojat partneru mārketinga projektu, kur ar dāvanām saistītiem atslēgas vārdiem jūs esat pirmajās vietās, tad jūs ļoti veiksmīgi to visu varat apspēlēt ar saviem affiliate mārketinga linkiem, kad jūs varat piedāvāt dāvanu idejas un sūtīt apmeklētājus jau, teiksim, kā viena no idejām ieteikt, piemēram, smaržas un sūtīt apmeklētājus kādu interneta smaržu veikalu, kur jūs esat kā partneris un nopelnat komisiju par piesaistītiem klientiem. Telekomunikācijas. Šī patiesībā ļoti ienesīga niša savu laiku atpakaļ, kādus 2-3 gadus. Tagad ir nedaudz tā kā pagrimusi. Tas noteikti skaidrojums ar to, ka daudzi no partneriem pārmetās uz ātro kredītu nišu, jo tur arī ļoti daudz naudas. Bet noteikti šo nišu nevajadzētu pamest novārtā. Noteikti arī tie paši Latelekom, tas pats Easy, noteikti piedāvās atkal jaunas dažādas komplektas, jaunas akcijas, uz kurām tad ir iespējams arī nopelnīt. Un tad, kā vienu no piemēriem, vienkārši parādīšu šis tāds tīri neaktīvs projekts, bet ideju droši varat kopēt. Ir Zibens Internets LV, kur, protams, mums ir šī bloga sadaļa, kas ir, kā jau mēs to esam runājuši, lai piesaistītu šo apmeklētāju plūsmu, lai Google uz konkrētiem atslēgas vārdiem mēs parādītos rezultātos. Un tad ir otra šī pārdošanas daļa. Un šo patiesībā var ļoti vairāk izvērst. Te ir konkrēti apskatīti Easy produkti, bet te ir iespējams salīdzināt Easy ar Latelekomu, ar Baltkomu un tā tālāk, un dažādos griezumos, un tas ir tas, kas šim gala apmeklētājiem dod to pievienoto vērtību un liek viņam izvēlēties kādu no tiem. Un ja šiem produktiem, ko jūs reklamējat, ir partnerprogramma, tad jūs no tā nopelnat atkal savu komisiju, un viss ir godīgi. Jūs palīdzējāt apmeklētājiem veikt izvēli, par to jūs nopelnījāt komisiju. Un tātad vēl mums ir tādi kā salīdzināšanas portāli, kas nav tikai kādā konkrētā nišā, bet ļoti globāli. Un viens no veiksmīgiem piemēriem un ļoti daudz izmanto partneru mārketinga programmas ir Gudriem LV, kas veic visdažādāko lietu salīdzināšanu. Un es nesaku, ka jums būtu noteikti jāskrien un jāveido arī šādu milzīgu agregātoru kārtējo salīdzināšanas saitu, kas ir pilns ar dažādām salīdzināšanas, teiksim, kategorijām, jo tas prasīs milzīgu darbu, bet ir noteikti vērts pasmelties idejas, teiksim, paskatīties, kā tas tiek darīts, kādas ir sadaļas, papētīt, kas izskatās tāds aktuālāks, kas nē. Jo, teiksim, šī salīdzināšana affiliate mārketingā vienmēr darbojusies ļoti veiksmīgi. Kāpēc mēs pie tā vēl nonāksim? Un tad vienkārši vēl tāda saiti kā ar saturu ļoti piepildītas mājaslapas. Un viena no nišām notievēršana, kuru mēs noteikti domājam attīstīt, ne tikai notievēršana, ar dažādus ar veselību saistītas kampaņas, ar to pašu zobu balināšanu un tam līdzīgi, jo tas ir tas, kas cilvēkus interesē. Un tas ir tas, kur varbūt cilvēki ir vairāk emocionāli savā ziņā, un tātad tur atkal ir iespējams paspēlēties ar tādu kā reklāmas psiholoģiju, lai viņus pārliecinātu un viņiem pārdot. Protams, vienmēr esiet godīgi un nesiet ļauni,
Bet, jā, emocijas jāizmanto, un reklāma lielā mērā ir emocijas. Un tad šis viens no piemēriem plome.com patiesībā vēl ļoti aktīvi nenodarbojas. Šī mājaslapa nav piepildīta ar partneru saitēm, bet noteikti, zinot šīs lapas īpašnieku, kad ir tāds mērķis, un ideja ir tāda, ka ir nišas lapa, un tad, ja mums ir nišas lapas, tad parasti mēs varam darīt tādas kā 3 lietas. Vienkārši salīdzināt, kā jau visi šie salīdzināšanas saiti, tie paši ātro kredītu salīdzināšanas lapas. Mēs varam veidot dažādus apskatus, tā kā konkrētus, ko bieži jau daudzi šādi salīdzināšanas portāli iekļauj, bet vēl ko mēs varam ir būvēt tādu kārtīgu nišas mājaslapu, kas tiešām ir ļoti orientēta uz to, lai būtu kvalitatīvs un daudz saturs, un tad tos produktus, ko jūs mēģināt, teiksim, bīdīt caur partneru mārketinga kampaņām, tad tos kaut kur piemest klāt un parādīt. Jau tajā mirklī, kad apmeklētājs ir ieguvis šo uzticamības efektu, jo mājaslapā ir tik daudz dažāda satura pa konkrēto tēmu, kas viņu interesē. Un tad pa lielo šie bija tie piemēri, ko es vēlējos jums parādīt. Es ceru, ka tie, kas tikai tagad vēl sāk un kas par šo interesējas, ka jums kāda ideja aizķērās un ka jūs, teiksim, sapratāt kaut ko vairāk. Un tad rezumējot tās pāris idejas, ko ir iespējams darīt, vienmēr padomājiet par lietām, kas cilvēkus interesē, par tām lietām, par ko cilvēki parasti nevar izlemt, ko viņi īsti grib. Un tad pamēģiniet šajā nišā uztaisīt salīdzināšanas lapas un portālus. Protams, jums jāskatās, vai tam pretī stāv arī kāda partneru mārketinga kampaņa, kā jūs varēsiet nopelnīt. Un ja jums ir kāda super laba ideja, kur noteikti vajadzētu attīstīt partneru mārketinga kampaņas, kur ļoti labi varētu darboties šādas salīdzināšanas lapas, tad droši par to mums dodiet ziņu. Nākamais ir, kas bieži vien līmējas kopā ar tām salīdzināšanas lapām, ir tādas kārtīgas apskatu review lapas. Šādas ir grūtāk uztaisīt, un tas ir tas tāpēc, kāpēc salīdzināšanas lapas vienmēr partneriem būs vieglāk uzturēt, un ar viņām tieši tā iemesla dēļ varēs vairāk nopelnīt, jo būs mazāk resursu jāiegulda tajā uzturēšanā. Jo, teiksim, ja jums ir jāsalīdzina pāris ātrie kredīti vai, teiksim, pāris kaut mobīlie tālruņi, tad jūs varat ļoti daudz šo informāciju par konkrētajām ierīcēm vai par konkrētajiem pakalpojumiem atrast internetā, un tas, ko jūs patiesībā izdarat, ir apkopojot to ērtā tabulā. Jūs neko nesat nošmaucis, jūs vienkārši apkopojat informāciju, un bieži vien tas tam gala patērētājiem, kas meklē kaut ko, ļoti atvieglina dzīvi, jo viņam pašam vairs nav jāiet pa 10 lapām, teiksim, jāpēta kaut ko par kaut kādiem konkrētiem viettālruņiem vai jāmeklē kāds konkrēts ātrais kredīts, kas viņam interesēs. Viņš ienāk vienā lapā, viņam viss ir apkopots, parādīts, un viņš var izvēlēties. Un tieši tāpēc, kad šīs salīdzināšanas lapas patiesībā ir vienkārši tāds informācijas apkopojums, viņas ir daudz vieglāk uzturēt un daudz vieglāk, teiksim, ar viņām attiecīgi arī pelnīt. Apskatu lapas, jeb review lapas, kā tas angliski ir jau sarežģītāk, jo jums tomēr ir jāuzraksta tādu konkrētu apskatu par šo konkrēto produktu vai pakalpojumu, un bieži vien tas nozīmēs, ka jums tas produkts vai pakalpojums ir jāizmēģina, jāpatur rokā, jāpalieto, lai jūs uzrakstītu kvalitatīvu šādu aprakstu. Ir nišas, kurās, protams, šis strādās ļoti labi. Piemēram, ar veselību tāda saistītās nišās, kā piemēram tā pati notievēršana, noteikti ļoti labi darbosies īsti case study, kur, teiksim, ja jūs būsiet notestējuši kādas notievēršanas līdzekli un uzrakstījuši, ka tiešām tas darbojas, uzrakstījuši savu pieredzi, visu detalizēti aprakstījuši, tas noteikti radīs milzīgu uzticamības efektu, un šāds apskats ļoti labi darbosies arī uz pārdošanu. Bet tas prasa laiku tādu izveidot. Un, protams, tas ir vērtīgi un daudzās nišās ir ieteicams to darīt, bet vienmēr ir jāatcerās to, ka tam jābūt kvalitatīvam. Tas nevar vienkārši būt no interneta kaut kas savākts un
rupi sakot, atgremots. Tomēr ir jābūt tam personīgajam viedoklim klāt, kas to padarīs unikālu un raisīs šo ticamību un attiecīgi arī pārdošanas. Un tad nākamais, ko mēs varam darīt, ir veidot apjomīgas satura nišu lapas, kur ir ļoti daudz satura par kaut kādu nišu, kad mēs ar konkrēto lapu jau izsakām tādu kā eksperta statusu konkrētajā nišā. Un kad mums ļoti daudz nāk organiskās apmeklētāja plūsmas uz šiem rakstiem, un tad mēs tālāk jau to varam monetizēt. Un tad vēl kāda no idejām, par kuru var padomāt, ir tie, kas varbūt tehniski spēcīgāki, veidot kaut kādus agregatorus, kas savā ziņā ir tā kā salīdzināšanas lapas, bet, teiksim, informācija tiek atvilkta no vairākiem internetveikaliem. Piemēram, iedomāsimies situāciju, ir 3 dažādi internetveikali, visi pārdot dažāda veida produktus saistītus ar skaistumkopšanu, bet jūs esat izveidojis affiliate projektu, kas ir saistīts, piemēram, tieši ar smaržām. Un tas, kas jums būtu interesanti, noteikti tajā savā smaržu affiliate lapā apkopot kaut kādas labākās smaržas. Bet tas būtu ļoti liels darbs, jums to regulāri pieskatīt, mainīt, skatīties, kas kur ir mainījies. Jūs to varētu automatizēt. Un pat šādus risinājumus mēs tuvākajā laikā arī vēlamies ieviest, kas nodrošinās partneriem to, ka jūs varēsiet integrēt šos XML saucamos feedus savā lapā, un, lai, teiksim, parādās kāda konkrēta preču kategorija vai pāris preces, top preces no reklāmdevēja lapām. Un, ja kāds noklikšķina uz kādas no, teiksim, smaržām, tad attiecīgi tas jau aizved jūs uz attiecīgo internetveikalu, uz attiecīgo lapu. Un, respektīvi, jūs varat izveidot kaut kādu apjomīgu blogu par smaržām, kur ir dažādi smaržu apskati. Un tā jums var būt atsevišķa sadaļa ieteiktās smaržas, kuru atverot vaļā, lietotājiem tiek parādītas top 5 smaržas no 3 dažādiem internetveikaliem. Tas tā apmēram idejas līmenī, par ko ir vērts padomāt. Labi, paldies! Es domāju, ka, ja man ir uzdoti jautājumi, vai man ir uzdoti kādi jautājumi? Tā. Par jautājumiem. Tātad, es domāju, ka mēs darīsim tā, ka mums ir paredzēta tagad pēdējā noslēdzošā jautājumu, tāds kā jautājuma apkopojums, kur mēs atbildēsim visus vēl neatbildētos jautājumus. Un tas notiks tā, ka aicinājums jums visiem pārslēgties uz GoPro sesiju, tagad noklausīties Aigara prezentāciju līdz galam, ja viņš vēl turpina stāstīt. Un tad mēs visi apsēdīsimies tur un mums visi jautājumi pierakstīti un mēs uziesim cauri šiem jautājumiem un atbildēsim šos jautājumus kopīgi. Paldies!